Smart Go ir garšīgs, sabalansēts uzturs, mazkaloriju, ceļā uz skaistu un veselīgu ķermeni. Satur tieši trešdaļu no vitamīniem un minerālvielām, 3 proteīnu komplekss par mītiem, kas mums ir par un ap mūsu Smart Go kokteļiem. Tagad mēs ar jums vairāk pievērsīsimies ražošanai, certifikācijai un, protams, mītiem, kas mums ir par un ap mūsu Smart Go kokteļiem. Un pavisam nedaudz atcerēsimies arī, protams, par sastāvu. Pēc prezentācijas jūs varēsiet uzdot man jebkādus jautājumus, es uz visiem atbildēšu, un tad man ir lieliskā buņģa, ko šodien viena no jums var dabūt, vienkārši skaisti pastāstot par šo produktu. Kā jūs to darītu vienkārši savu klientu priekšā. Nosacījums paliek tikai viens. Obligāti vajag, lai piedalītos vismaz 3 personas, kas prezentē šo produktu. Tāpēc tagad vēlreiz, dāmas, lūdzu, uzrakstiet savu struktūru vienību čatos par šo iespēju, lai visi pievienojās un lai visi piedalās. Tātad, šodien prezentāciju novadīšu jums, kā parasti es, Alīna Beluško, kompānijas vadošā jauno produktu speciāliste, pārtikas tehnoloģija, uzturzinātnes magistre un doktorante pārtikas zinātnē. Atcerēsimies par mūsu kokteļu priekšrocībām. Pirmkārt, viņi ir mazkaloriju un vienā porcijā, kas ir pagatavota no 30 gramiem pulvera un 200 ml piena ar samazinātu tauku saturu. Tā porcija satur tieši trešdaļu no vitamīniem un minerālvielām, kas ir nepieciešami cilvēka organismam dienas laikā. Un satur tikai 208 kilokalorijas sēņu zupā un 207 kalorijas dārziņu zupā. Un kopumā sastāvā mums ir 24 vitamīni kopā ar minerālvielām. Atceramies arī par 3D proteīna matricu. Tas nozīmē, ka mums kokteļos ir 3 proteīnu komplekss, kas sastāv no sojas, piena un zirņu proteīna. Un Smart Go viņš aizstāja 1 vai 2 pilnvērtīgās ēdienreizes. Mūsu funkcionālie kokteļi, viņi ir paredzēti maltītes aizstāšanai, visiem tiem, kas dzīvo ātrajā, modernajā ritmā, tad arī tiem, kuri nevēlās tērēt daudz dārgā laika pie ēdienu pagatavošanas, kā arī tiem, kuri ir ceļā uz skaistu un veselīgu ķermeni, tiem, kas seko uzturvielu un kaloriju daudzumam. Par to, kā viens kokteilis satur trešdaļu no visiem cilvēku organismam nepieciešamiem mikroelementiem un vitamīniem. Es jau paspēju minēt prezentācijas sākumā, taču te es gribu no prakses nedaudz ar jums parunāt. Un vēlreiz, protams, uzslavēt mūsu kokteļus, jo bieži saskaros ar to, ka cilvēki it īpaši, kad viņi vēlās samazināt savu svaru, viņi bieži nepilnveido savu uzturu un ēd vienus un tos pašus produktus. Līdz ar to vienkārši nespēja nodrošināt visus vitamīnus un mikroelementus, kuri ir nepieciešami viņu organismiem, kas padara mūsu Smart Go par tik īpašu. Tagad es jums to izstāstīšu. Un, protams, līdz sīkumam pārdomāts sastāvs. Šodien apspriedīsim nedaudz no citā aspekta, jo bieži saskaramies ar tādu mītu, ka Smart Go ir pārāk ķīmisks, ka sastāvā viņam ir pārāk daudz ķīmijas, un klienti bieži no tā var nobiedēties. Tātad, pirms izrunājam par sastāvdaļām, es vēlos jums uzdot jautājumu. Tie, kas vakardien piedalījās prezentācijā, lūgums nesniegt atbildi, piedalās tikai tie, kas pirmo reizi redz šo prezentāciju un šo slaidu. Tātad, ko jūs labāk gribētu apēst? Banānu, kas ir kreisajā pusē, vai arī jūs gribētu apēst pārtikas produktu ar ķīmisko sastāvu, kas mums ir labajā pusē? Droši varat ierakstīt čatā. Tātad, kas par banānu un kas par ķīmisko formulu? Bieži izvēlās tieši banānu cilvēki, jo ķīmiskais sastāvs
Ir ļoti garš un satur daudz ķīmijas. Taču gan labajā pusē, gan kreisajā pusē ir viens un tas pats produkts. Uz ekrāna jūs redzat banānu un to ķīmisko sastāvu. Tāpēc nevajag baidīties no gara uzraksta, kas mums ir interpretēts mūsu iepakojumā, jo atceramies, ka pilnībā katrs pārtikas produkts sastāv no ķīmijas. Tāpēc nevajag baidīties no sarežģītiem vārdiem, kas ir mums uz iepakojuma uzrakstīti. Tātad, lai jums būtu drošāk un jūs būtu arī profesionāli, ātri izrunāsim sastāvu, taču, ja gribēsiet iedziļināties, noteikti skatieties mūsu iepriekšējo Zoom YouTube kanālā, kur mēs ļoti padziļināti ar jums izrunājam sastāvu. Tagad es atsveidzināšu nedaudz jūsu atmiņu par svarīgākām sastāvdaļām. Tātad sāksim ar vienu no galvenajām mūsu produkta priekšrocībām. Tajā ir 3 proteīni. Jā, Smart Go kokteilis, viņš ir arī labs olbaltumvielu avots. Atceramies par 3D proteīna kompleksu, kas sevi ietver sojas, zirņu un piena olbaltumvielas. Tātad sojas proteīns, viņš satur visas neaizvietojamās aminoskābes, kas ir nepieciešamas cilvēka organismam, palīdz mums samazināt holesterīna līmeni asinīs, ir ļoti bagāts ar kalciju un magnija avotu, jo mēs zinām, ka tas ir nepieciešams kaulu veselībai un, protams, stiprībai, un ir zems kaloriju saturs un nodrošina sāta sajūtu uz ilgu laiku. Tātad zirņu proteīns ir augu proteīna avots, pilnīgs aminoskābju profils, augsts olbaltumvielu un šķiedrvielu saturs, kas palīdz mums kontrolēt apetīti un, protams, mazināt arī tajā pašā laikā izsalkumu. Un piena proteīns. Piena proteīns Smart Go sastāvā ir ļoti augstās kvalitātes olbaltumvielu avots ar ļoti augstu bioloģisko vērtību. Un viņš veicina arī muskuļu atjaunošanos un augšanu, kā arī viņš uztur mūsu veselību. Un ļoti svarīgi, un es pateikšu jums vēlreiz, ka olbaltumvielas, kas ir no piena, viņas satur arī laktozi. Tāpēc cilvēkiem, kuriem ir laktozes nepanesība, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo dažiem ir tā, ka viņi var nelielos daudzumos lietot laktozi, un viņiem var ieteikt ar piena aizstājējiem pamēģināt kokteļus, bet dažiem ir tā, ka viņi vienkārši nepanēs pat mazos saturos, tāpēc esiet uzmanīgi. Tad Smart Go mums satur arī maltodekstrīnu un cieti, un tie sniedz mums enerģiju un arī sāta sajūtu. Maltodekstrīns, starp citu, pēc savas funkcijas nav nemaz cukuru aizvietotais. Viņu par tādu zinātnieki pat nemaz nekvalificē, jo viņš nav tik salds kā citi cukura aizvietotāji. Taču tas ir lielisks enerģijas avots Smart Go sastāvā, kas mums dod pavisam niecīgu saldenu garšu. Un tieši tāpēc maltodekstrīnu viņu izmanto sāļo garšu ražošanā, lai sabalansētu sastāvu un piešķirtu nelielu saldumu, kā parasti to dara arī pavari. Pie sāļa ēdiena pagatavošanas viņi vienmēr pievieno šķipstiņu salduma, lai dabūtu to izcilu garšu. Un pateicoties maltodekstrīnu, mūsu kokteļi saļās garšas ir tik garšīgas. Tātad maltodekstrīns, viņš ir ātrs enerģijas avots, tātad ātrs ogļhidrāts, dot mums enerģijas rezerves, nepatērējot lielo pārtikas daudzumu. Ciete arī mums ir ogļhidrāts, kas dod mūsu organismam enerģiju. Līdz ar to tas ir enerģijas avots mūsu kokteļos. Palīdz mūsu gremošanas traktam darboties kā šveices pulkstenis un arī saglabā sātu sajūtu uz ilgu laiku. Par stabilu gremošanu Smart Go sastāvā mums atbild akācijas šķiedra, kas palīdz mazināt fermentāciju un līdz ar to palīdz samazināt vēdera uzpūšanos.
Inulīns no cigoriņiem, viņš uzlabo zarnu mikrofloru. Un par veselīgu ādu, par veselīgu sirdi smartgolu sastāvā mums atbild augueļa, kas ir bagātā ar cilvēkam vienkārši nepieciešamiem nepiesātinātiem taukiem, ko cilvēka organisms pats neražo. Es tagad runāju par omega-3 un omega-6 skābēm, un arī ir bagāts ar E-vitamīnu. Par normālu nervu sistēmas darbību mums atbild jods, kālijs, magnīs. Par veselīgu imunitātes nodrošinu atbild vitamīni A, B6, B12, D, C un, protams, minerālu vielas tādas kā cinks, dzels, selens un vārš. Un tagad par jaunajām garšām. Mums ir sēņu garša. Kāpēc viņi ir tik garšīgi? Jo sastāvā mums ir šampinioni, ķiploki, melnie pipari un selerijas. Tāpēc mēs varam dabūt svaigu meža sēņu aromātu un vienkārši izcilu garšu. Un vēl viena zupiņa, kas mums tagad iznāk, tā ir dārzeņu zupa. Tur sastāvā mums ir tomāti un paprikas kombinācija kopā ar ķiplokiem, timjānu, koriandru un baziliku, kā arī selerijas. Un garša viņam ir tāda ļoti patīkama, neparasta dārzeņu ar ļoti foršu aromātu. Tālāk, īsi apkoposim, ko mums sniedz mūsu kokteļi. Protams, tā ir svara kontrole, bauda no garšas, gan sāļajām, gan saldajām garšām ir izcila garša. Tad pagatavošanas vienkāršība un ērtība, mūsu imunitāte, barības viela mūsu smadzenēm, lielisks garastāvoklis un arī lietojot kokteļus mēs varam atbrīvoties no nevēlamās pārtikas mūsu uzturā un, protams, smaguma sajūta skuņģī. Smart Go, viņš ir garšīgs, sabalansēts uzturs, kas ir funkcionāls un kas ir pārdomāts. Par pagatavošanas metodi. Lai pagatavotu, viss ir vienkārši, ir jāsajauc 30 gramus pulvera, jeb vienu mērkaroti ar 200 ml piena ar zemu tauku saturu, un kārtīgi sakratīt šeikerī. Pēc tam mēs lējam traukā un ievietojam mikroviļņu krāsnī uz 750 vatiem uz pusotru minūti. Es zinu, ka daži no jums nelieto mikroviļņu krāsnī, tāpēc alternatīvais veids, kā pagatavot zupas, ir kā parasti sakratīt šeikeri, pārliet pēc tam katliņā un uzlikt uz plīts. Bet mēs atceramies, ka produktu mēs sildam, nevis karsējām. Un runājot par vitamīniem un minerālu vielām, kas mums ir sastāvā, ja liekam uzsildīties uz plīts, to daudzums sastāvā nemainās, nevajag uztraukties, bet viņš nemainās, ja mēs ar jums uzsildam līdz 70 grādiem, tāpēc nekādā gadījumā karsēt produktu nevajag. Un droši var sildīt arī uz plīts un izmantot to alternatīvo metodi. Ja vēlaties zupai, var pievienot arī papildus sastāvdaļas, teiksim, zaļumus, un es zinu, ka daži pievieno arī olu, apceptās sēnes, grauzdētu maizīti. Man liekas, brīnišķīgi sanāk. Tātad brīdinājums. Par brīdinājumiem es arī nepateikt nevaru, jo produkts viņš mums nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam, kā arī grūtniecēm un sievietēm, kas baro mazuļus ar krūtīm. Vēl ļoti svarīgs aspekts. Es zinu, jūs ļoti kārtīgi visu laiku lasat sastāvus, un pēc sastāvām mums ir rakstīts, ražots telpās, kur izmanto. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs produkts, viņš ir ražots apstākļos, kur ražošanās telpas var atrasties kaut kur alergēni. Kas mums ir no alergēniem?
olas, līpeklis, zīvis un rieksti. Un tieši tāpēc ražotājiem ir jāraksta uz iepakojuma, lai pasargātu gan sevi, gan mūs. Un ja nu gadījumā jums vai jūsu klientiem parādās alerģiskās reakcijas pazīmes, vienkārši vajag pārtraukt produktu lietošanu un kā parasti konsultēties ar ārstu. Tagad ķeramies klāt interesantākajai daļai. Parunāsim par ražotājiem. Mūsu gadiem pārbaudīto sadarbības partneri SVM laboratoriju. Nosaukumā viss jau ir pateikts, jo tā nav parastā ražošana. Tā ir īsta laboratorija, kur tik ļoti tiek kontrolēti visi procesi, ka kvalitāti novēro, iedomājieties, 85% procesos. Pagatavojot vienkārši Smart Go kokteļos. Tur zem mikroskopiem tiek pārbaudīta pilnībā katra partija. Ražotāji viņi seko norādīt sastāvā atbilstībai, lai pilnībā katra partija ir visi minerāļi un mikroelementi, ko viņi norāda uz iepakojuma. Katrā procesā seko līdzi, protams, arī higienas prasībām un pat strikti pievērš uzmanību, lai ražošanās telpās ir labs gaiss bez patogēno mikroorganismu piemaisījumiem. Tad arī iekārtas ir vienmēr tīras un pēc mazgāšanas ražotājs vienmēr taisa analīzes, vai mazgāšanas līdzekļi ir pietiekami labi nomazgāti no iekārtām. Sastāvdaļas, viņas ir pārbaudītas un tiek iepirktas no gadiem pārbaudītiem piegādātājiem. Vēl mēs ļoti bieži saskaramies ar jautājumu par certifikātiem. Kāpēc mēs tos nepublicējam mājaslapā? Atbilde te ir pavisam vienkārša, jo certifikāti viņi pieder SVM laboratorijai, nevis Joyo, un mums nav tiesību dalīties ar šo informāciju. No certifikātiem SVM laboratorijai viņiem ir ISO certifikāts, GMP, Food Safety System certifikāts, antidopinga un halal certifikāts. Pēdējo viņi izmanto tikai tajās valstīs, kur tas ir aktuāli. Tagad mēs tikam līdz mītiem. Vienu no tiem mēs jau ar jums apspriedām, ka produkts nav naturāls, produktā ir daudz ķīmijas. Vienmēr atcerieties par to banānu, kuru es jums rādīju. Jo pilnībā visiem pārtikas produktiem, pat augļiem un dārziņiem ir sava ķīmiskā formula. Un nav jābaidās no sastāvu norādītajām izejvielām. Mums apkārt visur ir ķīmiskie savienojumi, un jūs tagad esiet izglītoti un zinat, ka garš vielu saraksts nenozīmē, ka produkts ir slikts. It īpaši mūsu gadījumā ar mūsu Smart Go kokteļiem, kur mēs zinām par sastāvu pilnībā visu. Kas attiecās par cukuriem, uz cukuriem? Gan jūs, gan mēs ļoti bieži dzirdam. Sastāvā ir daudz cukuru, un šīs produkts ir pārmērīgi cukurots. Ak, Dievs, cukurs sastāvā. Es jau vairāk kārt minēju, un tagad arī atkārtošos, ka no cukuriem sastāvā mums ir tikai un vienīgi dekstroze, un tā ir nelielos daudzumos. Mēs visi atceramies no iepriekšējā webinārā par Smart Go, ka dekstroze ir atrodama augļos, dārziņos, graudos, medū, un tagad jautājums jums. Atbildiet lūdzu čatā. Esiet pamanījuši, ka kad mēs apēdam ar jums šokolādi vai kādu citu saldumu, mēs jūtam gandarījumu un spēka pieplūdi tikai uz dažām minūtēm. Un tad pēc neilga laika mums gribās aiziet pagulēt. Mēs jūtam, ka vairs nav enerģijas, mēs žāvājamies, mums nav spēka. Lūk, tas notiek tāpēc, ka mūsu organismam ir nepieciešams sadalīt balto cukuru divās molekulās. Iedomājieties, mums ir viena liela molekula cukura, kas tika mūsu organismā, un organismam ir jāpatērē enerģiju, lai sadalītu divās molekulas, lai tas varētu iesūkties tālāk organismā. Un tieši šīs process viņš atņem mūsu spēkus. Kas attiecās uz dekstrozi, kas ir Smart Go sastāvā un ir dabīgais cukurs, viņai
nav jāsadalās. Tā uzreiz tiek asinīs un vienkārši momentāli dod mums enerģiju, nepātērējot mūsu spēkus. Un tieši tāpēc mēs pēc Smart Go kokteļiem jūtamies daudz labāk nekā pēc apēstās šokolādes. Un ziniet, kāpēc mums ir sāta sajūta? Tieši dēļ dekstrozes un cietes, kas atstāja sāta sajūtu uz ilgu laiku. Tāpēc dekstroze sastāvā ir mūsu priekšrocība, nevis trūkums. Un vienmēr atceramies, ka ogļhidrāti pareizajās proporcijās, protams, ir nepieciešami pilnībā visiem cilvēkiem, kas attiecās uz saldumu. Tagad es runāju par garšu tieši, jo daži klienti var pateikt, ka saldino garšu dod pārmērīgu cukura un cukura aizvietotāju daudzums Smart Go sastāvā. Nē, salds nav vienāds ar vārdu cukurots, un tagad es gribu, lai ik katra no jums paņem buņģu un pagriež uz uzturvērtību tabulu, kas mums atrodas aizmugurē. Mēs ar jums meklējam vārdu ogļhidrāti un pievēršam uzmanību tieši pēdējiem stabiņam, kur ir atzīmēts procentos. Redzam, ka tur mums ir 8%. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienā porcijā ir tikai 8% ogļhidrātu no dienas ieteicamās devas. Vai tas ir liels daudzums? Es uzskatu, ka nē. Tas parāda, ka Smart Go kokteļos mums ir niecīgs cukura daudzums, kas salīdzinājumā ar to pašu banānu, par kuru es šodien tik daudz runāju, kuras sastāvā ir 12% no ieteicamās dienas devas, sanāk banānā ir vairāk cukuru par 4%, kas vēlreiz pierāda to, ka mūsu Smart Go ir pārdomāts funkcionāls ēdiens, no kura nekādā gadījumā nav jābaidās. Nu ko, paldies jums, dargie draugi, par jūsu uzmanību. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā Joju jau ir pieejamas 2 jaunas ceļās garšas. Un tagad, kad mēs esam izglītoti, es gribu jums visām novēlēt, lai jums ir lieliskās pārdošanas.